Vai tev arī ir tāpat gadījies kā šitam Peugeot īpašniekam problēmas ar AdBlue sistēmu? Tu nomaini komponentes, nomaini zondas, noksus un skaties iedarbini. Pēc mēneša vienalga viņam AdBlue sistēma mirgo, check engines deg, nobraukums 148 000 un viss ir slikti ar ekoloģiju. Tā kā atbraucie pie mums, mēs šitai mašinai veicam pilnvērtīgu diagnostiku, sapratam, kur ir problēma un atkodēsim un vairs nebūs problēmu ar AdBlue sistēmu tajā mašinai. NOx sensors nestrādā, kurš bija nomainīts pirms aptuveni 1 mēnesi. Tātad doties uz doto brīdi klients vairs negrib remontēt, neko mainīt un grib, lai AdBlue sistēma vairs nekad viņam netraucē nākotnē, bet arī paralēli vēl viena kļūda par QF filtru. Šito mēs saglabāsim, atkodēsim tikai AdBlue, neiztiekot QF filtra darbību. Šeit viņam atrādās vadības bloks, Bosch, kurš tiks noņemts, nolikts uz galda, bez atvēršanas nolasīts un saprogrammēts. Viss mašinīte ir gatavs, AdBlue ir sakārtots un problēmu nākotnē nekad vairs nebūs.